pastāstīšu bišķi aktuālajiem vitamīniem, minerāliem, vispār uzgāzinātājiem lietojas. Viņi man pastāstīšu, kas man vispār pateikt. Daļa domas, ar to tas droši vien tāds baigais pulsiņš pa dienu, ka kaut ko vajag izdomāt, tas baigi ātri visu kaut ko izdomāt, bet mīnusiņš nevar aizmigt. Un tādēļ, principā, lietot miegzāles, un šobrīd jau kaut 8-9 mēneši, manuprāt, vairāk viņas nelietoju, esmu pārgājis uzturbagātinātājiem. Sākumā te bija vairāk, tagad ir palikuši 3. Viens no tiem ir GABA. GABA super lieta, kas nomierina nervu sistēmu, lietoju 750 mg. Tad nākošā lieta, ko es lietoju, ir teanīns. Teanīnu es lietoju 600 mg. 600 mg teanīns ir super lieta, kas atslēdz mūsu prātu. 600 mg stundu pēc miega. Tad trešā lieta, ko es lietoju, ir triptofāns. Triptofānam devu šobrīd es pacēlis līdz 2100 mg. Man triptofāns ļoti patīk, jo viņš pirmkārt palīdz iemigt, bet otrkārt viņš ļoti uzlabo vispār miegu kā tādu. Tu atjaunojies daudz labāk, tu guli daudz ciešāk un tu izgulēties ātrāk. Ja agrāk es gulēju 8,5 stundas, tad es guļu 7, iegulu pusotru stundu dienā, 500 stundas gadā. Tas īstenībā ir baigi daudz, baigais ieguvums. Un tas ar miega sadaļu principā arī viss. Šīs ir 3 lietas, pārvērtušas manu lietu par manu miegu par perfektu. Un tālāk ķeramies jau pie nākošās sadaļas. Nākamā sadaļa ir vitamīni un minerāli. Vitamīni, minerāli, kas tad no tās sadaļas? Pirmā lieta, protams, ir multivitamīni, ko es lietoju. Tur nekāda baigā deva nav, vienkārši 2 tabletes iemetu. Tad nākošā lieta ir glikozamīns. Jo man, es esmu beidzot atsācis rīgi trenēt kājas. Man ceļi ir tādi, kaut kādi bišķiņi jūtīgi, it kā atskopjās pēc slodzes ātri, bet nākamajā dienā tādi nepārāk. Līdz ar to es lietoju glikozamīnu ar MSM un chondroitīnu pa 3 tabletēm. Es no galvas neatceros, cik bija tabletē, bet manuprāt, 3 tabletes ir 1800 mg glikozamīns, 1200 MSM un 1200 chondroitīns. Manuprāt, tas ir uz 3 tabletēm. To es tagad lietoju. Tad nākamā sastāvdaļa droši vien ir D vitamīns. D vitamīns un analīzēs pēdējais bija 99,9. Perfekti bija dabūjis. Tā kā D vitamīns lietoju 8000 tableti katru otro dienu, sanāk 4000 vienības dienā, lai līmenīt noturētu. Tad pēc tam nākošais ir magnīs, ko es lietoju. Magnīs 400 mg 1 stundiņu pirms miega. Magnī citrātu šobrīd lietoju. Tad tālāk ir kālijs. Kālijs 1000 mg. Kālijs man šobrīd iet 1000 mg. Un es lietoju arī B vitamīnu kompleksu. Pa tabletītē ne katru dienu, katru otro, katru trešo. Tāpēc, ka ik pa 2 nedēļām es špricēju neurorubīnu, kas ir špricējumais B vitamīns, bet tur, manuprāt, ir tikai B1, B6, B12. Tur nav cita B grupas vitamīna, bet tā kā es to jau lietoju, tad B vitamīnu kompleksus tā nedaudz iešauju iekšā. Jo B vitamīns ir super lieta nervu sistēmai. Pēc nervu sistēmas pārslodzējumu špricējumais neurorubīns. Baigi labā lieta. Bet, protams, viņš tikai ar recepti. Līdz ar to jādodās pie ģimenes ārsta, jāpaskaidro ārstam, kur beigās slodze, vai var izrakstīt šito, un parasti ģimenes ārsts pie normālas slodzes izraksta. Tad, kas vēl man tāds ir, nākamā sadaļa noteikti gramošanas sistēmas sadaļa. Tātad es lietoju spirulīnu. Es agrāk kaut kā nebija pirts, spirulīna likās beigas sūds, bet kaut kā iepatikās, tad palīdz gramošanas sistēmai. Man ir tādas burciņi ar 1000 tabletītēm, es pa sauņoju no rīta, sauņoju vakarā, es baigi tur neskaitu, cik daudz. Tā ir, protams, zaļo kokteili, ko es daru visu laiku ar visas labās lietas no dārziem augļiem. Ja es ēdu daudz burgerus, kā negribās, lai vēders uzpūšās, tur pirks negribās, lai zaļais kokteils tādā ziņā baigi palīdz. Gramošanas enzīmi, lai palīdzētu ēdienu, arī sadalīt, lai vēders būtu plakanāks, labāk izskatītos. Un kas vēl gramošanas sadaļā man iet, droši vien koenzīms Q10, viņš ir spēcīgs antioksidants, palīdz arī pie gramošanas, arī tāda forša lieta. Koenzīms Q10, 200 mg dienā. Un tad, kas man vēl tāds interesants iet, hialuronskābe, lai ādu mitrinātu, 140 mg šobrīd, manuprāt, palīdz, ādas stāvoklis, manuprāt, mums ir uzlabojies.
gan baigi svādi, nekad nāc kopis, baigi arī neplānoju. Es zinu, liekas, džekiem tur pofīgi kāda ir, tāda ir. Bet jā, nolēmu pamēģināt, patīk. Tad biotīns 10 000 mikrogramu biotīns, ko es redzu, man baigi forši bārdi sāku saukt. Bārdi jau tā vajag kā normāla auga, man no testosterona jau labāk bārdi aug, bet no biotīna arī liekas uzlabojusies bišķiņ bārdi, bet māti jādzen divreiz biežāk. Baigi ātrāk tiek māti zem divreiz biežāk kā iepriekš, bet droši vien sievietēm tas būtu baigi forši, zin kā ātrāk augt māti, man te māti nav vajadzīgi. Kas vēl tāds? Nu, un tad, protams, tā sadaļa, kas ir no miega, no rīta lietiņas, lai būtu enerģija. Ginseks 120 mg, L-tirozīns 1000 mg, lēnsmen 500 mg, tās super lietas no rīta, kas man iedod baigi foršu enerģiju, mundrumu tādu no rīta. Tas ir tas, ko es lietoju, un kreatīns. Kreatīns ar garšiņu, pa 10 grami dienā es šauju iekšā kreatīnu. Kad atceros tur no rīta, tur vakarā pusdienās, kad atceros, tad iešauju, nav baigās starpība, kad viņš šauj iekšā. Nu, un, protams, lielo proteīns, kāpēc lielopu, jo uz piena sulkā proteīnu man ir nepanesmība, nevis uz laktozi, bet tieši uz piena proteīnu, kas īstenībā ir aptuveni trešdaļa cilvēku, tieši tāpēc tik daudz cilvēku jūtās tik sūdīgi dzerot veju. Un lielo proteīns, to es dzeru pēc vajadzības. Ja pa dienu es sēdus maz gaļu iedzeru, ja es dēdzu to daudz gaļu nedzeru. Jo tāpēc jau domāts proteīna pulveris, lai aizpildītu robus savā uzturā, kas veidojas no proteīna deficīta kaut kāda. Un tad vēl kas man ir, man ir pre-workouts. Pre-workouts džeku veco es dzeru. Dabūt viņu gan vairs nekur nevar, bet, zin kā, slepenie krājumi kaut kādi bijis, pāris burciņus dabūju. Bet to es dzeru pirms 2 treniņiem, es dzeru pa kausiņam, un pirms 1 treniņu dzeru pa puskausiņu. Kāpēc nedzeru visu laiku vienu vai tur vairāk, citu pat bliežiņu pa 2 iekšā? Es vienkārši savu pārslogoju un tik daudz enerģijas izdaru, tik daudz vingrinājums zālē, tādu slodzi uzliek virsū, ka es esmu beigts 3 dienas. Tāpēc ar veco džeku es tā uzmanīgi. Nu, un tas, laikam, arī ir viss, kas šobrīd iet no uzturu bagātinātājiem. Man tāds diezgan apjomīgs saraksts, bet daudzas lietas arī vienkārši testēju, jo tāda koenzīma Q10 un hialurona skābi, ja es netestētu, cik labi viņi strādā, es viņas droši vien maz neņemtu. Nu, ja es būtu iesācējis, būtu tikai jāsāk trenēties, jo man būtu citi svarīgāki. Bet tā kā es domāju, labi, patestēšu visus, un arī cipari tīri labi, pa kuriem mēs viņus ņemam, tad es izdomāju, ka jānotestē viss, kas ir. Jāpaskatās pilnīgi viss viņu jānotestē. Kādu periodu, tādu diezgan lielu periodu. Un tad jau arī būs saprašana, kas tad labāk strādā. Jo arī klienti, kas pie manis nāk uz treniņu plāniem, tur izaicinājumu, online coachings, viņi arī bieži interesējās par uzturu bagātinājumu, ko es pats varbūt pat neesmu lietojis. Un, zin kā, es it kā zinu, ko viņi dara, kādas devas, bet, ja tu pats neesi lietojis, tad, nav īsti tā pārliecība. Ko tu cilvēkam stāstīt, ko tu uzturu bagātinājumu, ko tu pats neesi lietojis, tā taču nevar. Ar to tāpēc izdomāju, ka es sākšu lietot visus iespējamos, izcēšu visus iespējamos, lai es labāk pēc tam attiecīgi cilvēkiem, kas pie manis nāk pēc kādas palīdzības, varētu arī palīdzēt. Un visi aktuālai jautājumi, par kādas video tēmas varam mēģināt rakstīt komentāros. Es tik pa laikam YouTube'ā uzrodos, tik pa laikam pazūdu, tik pa laikam uzrodos, tur uztaisu 4 garos video 2 dienās, un tad 2 nedēļas neesmu. Kāpēc tā? Tāpēc, kad pirmkārt YouTube nemaksā. Ja YouTube'ā uztaisīt video, tas ir baigi ilgi. Ja man būtu vismaz 4000 skatīšanās stundas, tad laikam 3000 stundas, tad YouTube sāks kaut ko maksāt. Pastīsimies, tā nauda laikam tāpat jau Latvijā ir tik smieklīgi maza, ka tā nauda neinteresēs kaut ko taisīt. Bet tas ir grūti, tas ir baigais laiks, lai uztaisītu video, tīpaši tos logus, tur jāatcerās safilmēt tagad visu, ko es daru. Tur ir labi samontēt, es baigi neko nemontēju, vienkārši tur visu salapinu kopā, es pat negriežu sākumu beigas, tāpat viss tās tīri ok. Bet tāpat es laiks to visu izdarīt. Tā kā, es mēģinu it kā to darīt, bet, zin kā, nav baigā motivācija to darīt. Ja nav baigā motivācija, skaidrs, to visu laiku nedarīs. Bet varbūt uzradīšos te biežāk. Tā kā ir aktuāli kādi jautājumi, droši tiešā komentāros, kādas video tēmas gribu mēģināšu pieminēt nākamajā video tas jautājums.